Sestā nodaļa – Džāna joga. Dieva augstākā personība sacīja, kurš nav pieķēries darba augļiem un dara darbu kā pienākumu, tas ir atsacīšanās dzīves kārtā un ir īstenis joks, bet kurš neiededz uguni un nepilda pienākumu, tas nav. Zini, ka tas, ko sauc par atsacīšanos, ir tā pati joga, jeb sevis savienošanās ar visaugstāko. Pandu dēls, neviens nevar kļūt par jogu, kamēr viņš neatmet jutekļu apmierināšanas vēlmi. Ir teikts, ka 8 pakāpju jogas uzsācējam darbs ir līdzeklis, bet tam, kurš jau pilnveidojies jogā, līdzeklis ir visas materiālās darbības pārtraukšana. Ir teikts, ka cilvēks ir pilnveidojies jogā, kad viņš ir atsacījies no visām materiālajām vēlmēm un nedarbojas jutekļu apmierinājumu vai darba augļu dēļ. Prāts jāizmanto, lai atbrīvotos, bet nevis, lai pagrimtu. Prāts ir gan saistītās dvēseles draugs, gan ienaidnieks. Kurš uzvarējis prātu, tam prāts ir vislabākais draugs. Kurš to nav izdarījis, tam prāts ir vislielākais ienaidnieks. Kurš uzvarējis prātu, tas jau ir sasniedzis virsdvēseli, jo ieguvis mieru. Tam ir viena alga, karsts vai augsts, laime vai ciešanas, gods vai nedots. Ir teikts, ka cilvēks apzinās sevi un ir joks, ja viņš ir pilnīgi apmierināts ar iegūtajām zināšanām un to izpratni. Viņš valda pār sevi un atrodas pārpasaulībā. Viņš vienādi raudās uz visu, vai tas ir olis, akmens vai zelts. Vēl augstāk attīstīts ir tas, kurš vienādi izturas pret godīgiem labvēļiem, mīlošiem labdariem, vienaldzīgajiem, stipriniekiem, skauģiem, draugiem un ienaidniekiem, dievbijīgajiem un grēciniekiem. Pārpasaulniekam pastāvīgi jāsaskarās ar visaugstāko gan ķermenī, gan prātā, gan patībā. Viņam jādzīvo vienam, vientuļā vietā un vienmēr rūpīgi jāvalda pār prātu. Viņam jābūt brīvam no vēlmēm, un viņam aizliegts jau ko uzskatīt par savu. Lai nodarbotos ar jogu, jādodas uz vientuļu vietu, jānoklāj zemē kušas zāle, un jāpārklāj tā ar briežādu un mīkstu audumu. Sēdeklim jāatrodas svētā vietā, un tam aizliegts būt pārāk zemam vai pārāk augstam. Tad jogam stingri jāapsēžas un jāpild joga, lai savaldot prātu, šķīstītu sirdi, jutekļus, darbību un vērstu prātu vienā virzienā. Mugura, galva un kakls jātur taisni, acis stingri jāvērš uz degungali, tā ar nesatrauktu un pakļautu prātu, bez bailēm un pilnīgā dzimuma atturībā. Jogam jāvērš prāts uz manu veidolu sirdī un jāpadara mani par dzīves galamērķi. Tā vienmēr valdot pār ķermeni, prātu un darbību, pārpasaulnieks ar savaldītu prātu pārtrauc materiālo esamību un sasniedz Dieva valstību. Arģuna, cilvēks nevar kļūt par jogu, ja viņš ēd par daudz vai par maz, guļ par daudz vai par maz. Kurš ēd, guļ, atpūšas un strādā ar mēru, tas ar jogu var atvieglot visas materiālās ciešanas. Kad jogs ar jogas spēku savalda prātu un brīvs no visām materiālām vēlmēm nostājas pārpasaulībā, tad saka, ka viņš ir nostiprinājies jogā. Bezvējā mierīgi deg liesma, un pārpasaulnieks ar savaldītu prātu vienmēr stingri meditējas pārpasaulīgo patību. Šai pilnības līmenī, ko sauc par transu, jeb samadhi, ar jogas spēku prāts pilnīgi atbrīvojas no materiālām domām. Tad cilvēks ar tīru prātu redz patību, bauda to, priecājas sevī un caur pārpasaulīgiem jutekļiem gūst bezgalīgu pārpasaulīgu laimi. Tad viņš vairs nekad nenovirzās no patiesības. Ieguvis to, viņš redz, ka lielāka ieguvuma nav. Šādu cilvēku nesatricina pat vislielākās grūtības. Tā ir patiesa brīvība no visām ciešanām, kas rodas saskarsmē ar materiālo. Jogas ceļš jāiet ar noteiktību un ticību. Aizliegts novirzīties no tā, atmet pilnīgi visas materiālās vēlmes, kas zimušas prātojumos, un ar prātu pilnīgi jāsavalda jutekļi. Ar pilnīgas pārliecības stiprinātu saprātu, pakāpeniski, soli pa solim jānonāk transā, prāts jāvērš
vienīgi uz patību un ne uz ko citu. Lai arī kurs savas svaidīgās un nepastāvīgās dabas dēļ prāts aizklīstu, tas noteikti jāved atpakaļ patības varā. Joks, kura prāts ir stingri vērsts uz mani, noteikti sasniedz visaugstāko, pārpasaulīgās laimes pilnību. Viņš stāv pāri kairslībām, apzinās, ka īpašībās ir vienāds ar visaugstāko un atbrīvojas no visām agrāko darbu pretdarbībām. Joks, kurš valda pār sevi un vienmēr nodarbojas ar jogu, atbrīvojas no visiem materiāliem sārņiem un sasniedz augstāko laimi, kas dod pārpasaulīgā mīlestības pilnā kalpošanu kungam. Īsts joks redz mani visās būtnēs un redz manī visas būtnes. Patiešām, kurš apzinājies sevi, tas redz mani, visaugstāko kungu visur. Kurš mani redz visur un visu redz manī, tam es nekad neesmu zudis, un viņš nekad nav zudis man. Joks, kurš zina, ka es un virsdvēsele esam viens, un garīgi kalpot tai, vienmēr un visos apstākļos ir manī. Arģuna, pilnīgs joks ir tas, kurš redz sevi un visu dzīvo būtņu vienādību, vienalga, vai tās ir laimīgas vai nelaimīgas. Arģunas sacīja: Madhusūdana, tevs aprakstītā joga man liekas neizpildāma un nederīga, jo mans prāts ir nemierīgs un svārstīgs. Krišna, prāts ir svaidīgs, nemierīgs un stūrgalvīgs un ļoti stiprs. Es domāju, ka savaldīt to ir vēl grūtāk nekā savaldīt vēju. Kungs Šrī Krišna sacīja: Stipriniek, Kuntī dēls, iegrožot svaidīgo prātu ir ļoti grūti, bet to var panākt ar vingrināšanos un atsacīšanos. Ja prāts ir neiegrožots, tad sevis apzināšanās ir ļoti grūta, bet ja prāts ir savaldīts un cilvēks cenšas pareiziem līdzekļiem, tad viņš noteikti gūs sekmes. Tā es uzskatu. Arģuna sacīja: Krišna, kas sagaida neveiksmīgu pārpasaulnieku, kurš ar ticību uzsāk sevis apzināšanās ceļu, bet vēlāk pasaulīga prāta dēļ atkrīt un nesasniedz jogas pilnību. Stipriniek Krišna, vai cilvēks, kurš nomaldījies no pārpasaulīgā ceļa, nezaudēja gan materiālās, gan arī garīgās sekmes un zaudējis balastu, neizgaist kā vēja saplosīts mākonis? Lūk, par ko es šaubos, Krišna. Es lūdzu, izkliedē pilnīgi manis šaubas. Neviens, izņemot tevi, nevar atbrīvot mani no tām. Dieva augstākā personība sacīja: Prithas dēls, pārpasaulnieks, kurš dara svētīgus darbus, neiet bojā ne šeit pasaulē, ne nākošajā dzīvē. Mans draugs, ļaunais nekad neuzveic to, kurš dara labu. Neveiksmīgs joks daudzus gadus bauda dzīvi uz dievbijīgu būtņu planētām, bet pēc tam piedzims taisnīgu un godīgu cilvēku ģimenē vai bagātu aristokrātu ģimenē, vai arī viņš piedzims ļoti gudru pārpasaulnieku ģimenē. Protams, tāda dzimšana šai pasaulē ir ļoti reta. Kuru dēls piedzim šādā ģimenē, viņš atjauno iepriekšējā dzīvē sasniegto dievišķo apziņu un no jauna tiecas pēc pilnības. Ar savu iepriekšējās dzīves dievišķo apziņu cilvēks pats no sevis piesaistās jogai, pat nemeklējot to. Šāds zinkārīgs pārpasaulnieks vienmēr stāv augstāk par rakstu norādītajiem rituāliem. Kad joks patiesi cenšas iet uz priekšu, tad viņš attīrās no visiem sārņiem un pēc daudzām jogā veltītām dzīvēm galu galā sasniedz augstāko mērķi. Joks ir augstāks par askētu, par gudro un par to, kurš darbojas augļu dēļ, tāpēc, Arģuna, vienmēr esi joks. No visiem jogiem tas, kurš ar lielu ticību vienmēr mīt manī, sevī domā par mani un ar pārpasaulīgu mīlestību kalpo mani, tas jogā visciešāk saistīts ar mani, un tas ir visaugstākais. Tā es uzskatu.